Bet mans uzdevums ir šodien pastāstīt par Sakas draudzes izcelsmi, Sakas baptistu draudzes izcelsmi un vēsturi. Kā jau Gins pieminēja, es nāku no šīs draudzes, esmu šīs draudzes sludinātājs, vai brāļu draudzēs teicējs, vai sacītājs. Un pats dzīvoju gan Liepājā, bet šajā draudzē esmu sludinātājs. Un Sakas baptistu draudzes izcelsme saistīta ir ar baptistu kustības vispār iesākumiem. Un kā jau pieminēja Gins, tā ir viena no pirmajām baptistu draudzēm, kas izveidojās Latvijas teritorijā un arī, manuprāt, Krievijas impērijā, Latvijas teritorijā. Baptistu kristiešu kustība iesākās kā tā dievbijīgu, vienkāršu cilvēku meklējumi, jautājumi, bībeles lasīšana, kopā pulcēšanās un sarunas par bībeles tēmām. Un uz šo kustību viņus ierosināja dievbijīgais luterāņu mācītājs, arī pietismu piekritējs Mihails Hamburgers, kurš strādāja kā skolotājs Zirās pēc vietējā barona aicinājuma. Viņš tur nostrādāja kādus pāris gadus. Un viņa dzīvesveids, viņa dievbijība, viņa tiekšanās pazīt Dievu un bībeles lasīšanu, lūkšanu ļoti dziļi ietekmēja tos skolniekus, kas apmeklēja šo skolu. Un starp viņiem bija tāds Ernsts Eglītis, kurš starp skolniekiem bija tāds viens no tiem, kuriem visvairāk interesēja šīs dievbijības lietas. Un ap viņu pulcējās arī pārējie skolnieki, kas tur apkārt dzīvoja. Viņi bija jau jaunieši, pusauģi jaunieši vecumā. Un pēc dievbijīgā skolotāja aiziešanas no Zirām viņi turpināja pulcēties, lasīt bībeli, uzdot jautājumus, sarunāties ar vietējiem luterāņu mācītājiem. Un arī viņi atturējās no kādiem morāliskajiem netikumiem, no grēkiem un arī centās ievērot svētdienu, jo uz to viņus bija pamācījis šis Ziru skolotājs. Un baptistu vēsturnieks Jānis Tervits savā Latvijas baptistu vēstures darbā viņš raksta šādus vārdus. Mihails Hamburgers mācīja no bībeles ne tikai lasīt, bet arī lasīt bībeli savas garīgās dzīves saskatīšanai, kopšanai un attīstīšanai. Šo vajadzību pazīt bībeli un dzīvot pēc bībeles meklētāji pēc patiesības bija ielikuši savu īpašo sapulcēšanos pašos pamatos. Bībele bija viena no mācību grāmatām, ko skolās tajā laikā izmantoja. Viņi izmantoja kā lasām grāmatu, no kuras mācīja lasīt. Bet šis skolotājs, kas Zirās darbojās, viņš mācīja bērniem ieraudzīt, ka tā nav vienkārši tikai literārs darbs, bet ka tas ir par mūsu dzīvi, tas ir par mūsu dvēseles glābšanu, ka Dieva vārds ir dzīvs un ka tas ir saistīts ar to, kā mums jāmācās ir no dievišķās atklāsmes un jāsatver tas, ko Dievs gribējis teikt. Tā laikā izdotā grāmata, kur bija Johana Arnta, vācu luterāņu pietista darbs par īstu kristīgu ticību un dzīvošanu. Vai tajā laikā viņas nosaukums bija no īstas kristīgas ticības un dzīvošanas. Šī grāmata bija pārtulkot latviešu valodā, un viņa bija pieejama. Tie, kas prata lasīt, tie arī lasīja šo grāmatu. Un šajā grāmatā ir par praktisku dievbijību, un tā iespaidoja arī šos cilvēkus, kas lasīja, kas pulcējās ap Ernstu Eglīti. Ernsts Eglītis kādā brīdī bija aizbraucis uz pilsētu vai uz Ventspili, man šķiet, tā bija pilsēta, un viņš bija nopircis vairākas Georga Loskiela izdotās brāļu draudžu dziesmu grāmatas, un tās izdalīja tiem ļaudīm, kas ap viņu tur pulcējās, un viņi kopā dziedāja no Loskiela dziesmu grāmatām, un šīs dziesmu grāmatas bija ļoti pazīstamas Vidzemē,
kur henkūtiešu brāļu draudzēs viņas tika izmantotas. Kurzemē vairāk tika izmantotas luterāņu draugu dziesmu grāmatas. Un par to tur parādījās kādas pretestība manuprāt, no luterāņu mācītāji, ka viņi izmanto šīs dziesmu grāmatas dzied. Bet arī šie meklētāji pulciņš, viņi meklēja kontaktus ar cilvēkiem Rīgā un gribēja izveidot tādu sadarbību ar henkūtiešiem, bet, diemžēl, Kurzemes guberņa bija cita pavalsts, cita teritorija, ar citu pārvaldību, un šie kontakti neizdevās. Un viņi saglabāja tādu pietistu pulciņu tikšanās tajā vietiņā Zirās. Tad paralēli šiem te pietiskiem meklējumiem, kas bija ļaudīm no Zirām un vēl no Labraga tur, Liepājā bija kādi cilvēki, kuri piederēja pie Mēmeles baptistu draudzes. Tie bija vācu tautības cilvēki, kas strādāja kā amatnieki dažādos amatos. Daži bija skolotāji, tur bija kādas meisteri. Un viņi savstarpēji arī pulcējās tādos vienkāršos mājas dievkalpojumos. Un kādās reizēs arī no šī meklētāja pulciņa cilvēki ņēma dalību šajās tikšanās reizēs. Un viņus apciemoja Mēmeles, šobrīd šo pilsētu sauc par Klaipēdu, tajā laikā Mēmele. Viņus apciemoja Ferdinands Nīmets, kas bija mācītājs tajā laikā, un viņš šis apciemojums un dievkalpojumu, kurus apmeklēja vietēji iedzīvotāji, izraisīja tādu sakustēšanos Liepājā tieši. Un tur bija cilvēki, kuri arī par savu ticību, par savu pārliecību runāja arī ar apkārtnes ļaudīm. Tad ir jāpiemina pie šīs kustības arī kāds skroderis, kurš bija arī vācu baltvācu izcelsmes cilvēks, Ādams Gertners, kurš dzīvoja Labragā. Viņš nāca no Kuldīgas puses. Viņš Labragā apprecējās ar Annu Petrlēvicu, un viņas vecāku mājās viņi dzīvoja, un viņš kā skroderis tur strādāja, bet arī pašā laikā viņš interesējās par garīgām lietām. Viņš bija saticies Kuldīgā ar Mihailu Hamburgeru, šo skolotāju, kurš bija tajā laikā atradās Klanicās, tur pie Kuldīgas, un bija uzzinājis par to, ka ir šis Zirās, ir Ents Eglītis un meklētāju pulciņš, un viņš arī ar viņiem iepazinās, un Labragā izveidojās arī tāda grupa cilvēku, kas nāca kopā, lasīja Bībeli, uzdeva jautājumus, mēģināja stiprināt ticībā viens otru, un arī saskārās ar cilvēkiem, kas pretestību izrādīja. Bija luterāņu mācītāji, kuriem viņi uzdeva jautājumus dažādus, kāpēc kristīgā dzīve ļoti bieži glibo, vai kāpēc mācītājs tur liek svētdienā strādāt, vai atalgo viņus ar degvīnu, nevis ar naudu. Un vēl izveidojās dažādi tādi strīdas momenti, un uz viņiem sāka tādu nelabvēlību lūkoties. Un es gribētu izlasīt citātu no luterāņu mācītāja Veinberga rakstu krājumu Baznīca un draudz, kas izdots ASV 66. gadā, 1966. gadā. Un tur savā rakstā Baznīca un latviešu tauta viņš raksta par baptistu draugu kustības sākumu Latvijā. Sākumā tā nebija nekas vairāk kā atsevišķi indivīdi un grupiņas, kas savas ticības padziļināšanas lietās griezās pie saviem luterāņu mācītājiem. Būtu šie mācītāji dziļāk, kā dvēseles kopējiem pienāktos, ieskatījušies šo cilvēku garīgajos pārdzīvojumos, šī kustība varbūt nebūtu iegājusi baptismu sliedēs. Iespējams, kad šie pulciņi varbūt būtu pievienojušies henkūtiešu brāļiem un kopuši savu garīgo dzīvi tādā veidā, bet, diemžēl, arī tas nesanāca. Bet izveidojās ļoti labi draudzīgi kontakti ar šiem vācu baptistu cilvēkiem, kas dzīvoja Liepājas apkārtnē un strādāja, un viņi iepazinās ar baptistu kustības mācību. Baptistu kustība Eiropā ir viens no reformācijas atzariem, un tikai dažās, varbūt atsevišķos jautājumos atšķirās no luterāņu draudzēm vai henkūtiešu brāļiem.
Tad par cik Ādams Gertners, kurš bija visaktīvākais no šiem cilvēkiem, viņam arī bija vācu valodas zināšanas, un varbūt pārējie bija vienkāršāki cilvēki, kur bija zemnieki un zvejnieki, tad viņš ļoti labi komunicēja vācu valodā, un viņš iepazinās ar šiem vācu cilvēkiem, daudz sarunājās, uzdeva jautājumus par to, kāpēc viņa kristīgā dzīve, viņa personīgā un arī apkārtnē novēroto ļaužu kristīgā dzīve neizpaužās tā, kā viņš lasa to Bībelē. Un viņš tiecās pēc kādiem augstākiem garīgiem ideāliem, lai tos iedzīvinātu savā praktiskajā dzīvē. Un tur Johannes Brandmanis, viņam paskaidro arī par to, ka viņa kristīgā pārliecība un viņa meklējumi ir jāapliecina arī kristībā. Un tur izvērtās šī diskusijas par to, par kristības jautājumu, vai tā kristība, ko kā bērniņš viņš ir saņēmis, vai tā ir bibliski pamatota, vai cilvēkam tad, kad viņš ir pieaudzis un apzinīgi nāk pie ticības, vai tad viņam ir jāapliecina. Un viņš nonāk pie atziņas par to, ka šī ideja ir viņam pieņemamāka. Un viņš gan pats nonāk pie šīs pārliecības, viņš saprot, uz ko viņš balstās, ka tas ir Dievvvārds, arī par to runā. Un viņš arī uzzina par to, ka ir tā draudze Mēmelē, un viņš ir gatavs pats savas pārliecības dēļ doties uz turieni, un viņš arī par to stāsta saviem dombiedriem, un viņš kopā ar savu sievu, ar laiviņu, nelegāli pārbrauc par Kurzemes guberņas robežu, aizbrauc uz Liekšmali, un tur Mēmelē viņš tiek kristīts šajā draudzē. Un tādi braucieni vēl bija 2 pēc šī pirmā brauciena, kurā arī bija ļaudis gan no Zirām, gan no Užavas, no Ventspils, no Labraga. Un tā izveidojās šī saikne, un viņi kļuva par Mēmeles baptistu draudzes locekļiem. Un šeit jūs redzat gravīru, kurā ir redzams Mēmeles baptistu draudzes lūkšanas nams, gan tur no ārpus un interjērs redzams. Šīs dievnams joprojām atrodas Klaipēdā, viņi var atrast netālu no ostas teritorijas, ir jāuzkāp tādā kalniņā, un šis dievnams joprojām tur ir, un arī draudz šajā dievnamā ir. Kā jau teicu, ap Ādamu Gertneru un ap Ernstu Eglīti pulcējās kādi ļaudis, tur tāda grupiņa izveidojās, un sevišķi ap Ādamu Gertneru bija šie patiesības meklētāji, vai kas mēģināja noskaidrot šos jautājumus priekš sevis, un tā Labragā šī patiesības meklētāju pulciņš izveidojās kā Sakas baptistu draudze, un šos ļaudis varētu uzskatīt par Sakas draudzes iesākumu. Bet tā oficiāli mēs draudzes svētkus svinam, draudzes dibināšanu svinam ar pirmajām kristībām, kas notika Labragā šajās Klaparu mājās, kur blakus tek Rīvas upīte, un tur ir tāds ūdenskrātuve vai dīķis, kurā bija pirmās kristības Latvijā. Un pēc šīm kristībām, tās bija nevis pirmās kristības, tās bija otrās kristības, jo pirmās notikās Zirās, un šīs bija otrās kristības pēc dažām nedēļām, un tūlīt pēc šīm otrajām kristībām iesākās vajāšanas pret šiem cilvēkiem, jo viņi piekrita, viņi bija ienesuši jaunu ticības izpratni, biblisku kristību, kā pieaugušiem cilvēkiem, un izveidojās kādas pretrunas ar mācītājiem, kas nevarēja to pieņemt, un viņi negribēja, kad ļaudis iesaistās šajā kustībā. Un tur arī baroni sāka vajāt, un tur Ādams Gertners tika iemests cietumā un nosēdēja uz gadu apmēram. Bija kādi zemnieki, kuri tika ar naudas sodiem, ka viņi sodīja, tāpēc, ka viņi atļāva sapulces savās mājās. Un kādi dabūja arī rīkstis par to, ka viņi bija izteikuši kādus citātus no Bībeles un atļaujušies oponēt mācītājām vai baronam. Bet tas neatrunāja šos cilvēkus no ticības, lai gan daži arī sāka atkāpties no ticības, bet lielākā daļa no viņiem tieši tika iestiprināti
tajā, kad ir jāmeklē skaidrība Dieva vārdā, kā tad īsti pareizi mūsu ticības dzīve ir jākopja. Tātad es runāju par saku un par sakas draudzi, bet varbūt kādam jau rodās jautājums, kurā vietā tas vispār atrodas. Un man pašam arī likās pareizi to paskaidrot. Tad jūs redzat, šeit ir kartas fragments, kur apakšā ir Liepāja, tur kaut kur pa vidu ir Pāvelosta, un vēl tur uz augšu ir Užau, un tālāk ir Ventspils. Ja jūs braucat no Ventspils uz Liepāju vai no Liepājas uz Ventspilu, tad apmēram ceļa viducītī ir Pāvelosta, un tur pavisam netālu 5 km attālumā no Pāvelostas atrodas Sakas ciems. Nedaudz tālāk uz Ventspilu pabraucot atrodas Labraks, un braucot cauri, braucot no Labraga uz apriķiem ir Rīvas ciems, un tur netālu arī šīs mājas Labragā, kurā iesākās šī draudze. Bija šī tuvāks fragments. Tātad tur tuvāks fragments bija, un par cik notikās vajāšanas, un kādi mācītāji un kādi baroni centās apkarot šo kustību, viņi mainīja tās sapulcēšanās vietas. Vienreiz tas notikās pie viena saimnieka, un citreiz pie otra saimnieka, un jāsaprot arī tā laika situācija, kad šī kustība iesākās, baptistu kustība iesākās, kad bija dzimtbūšana formāli atcelta, bet reāli saimniecības un zeme piederēja joprojām vācu baroniem. Un viņi noteica par to, kur viņi noslēdz līgumus, par to, ka varēja dzīvot kādās mājās, un tev varēja būt saimniecība, varēja apstrādāt to zemi, bet te bija klaušas jāpilda. Un tādā veidā arī paralēli šiem garīgajiem meklējumiem norisinājās arī tāda ekonomiskā cīņa par brīvību vai par ekonomisku neatkarību no vācu zemes īpašniekiem. Un tas varbūt arī kaut kādā ziņā pat veicināja šo kustību vai paralēli tai norisinājās. Bet tātad tur ir vairākas mājas, kas tajā apvidū, kurās notikās dievkalpojumi, un vairākas vietas tika mainītas, un beigās Klieņu un Poļu mājās notikās līdz 1883. Šie dievkalpojumi, bet arī Poļu mājās tika izveidota mācītāja Friča Ulberta laikā, izveidojās arī skola, kur apmeklēja tās apkārtnes bērni un tie, kas gribēja sūtīt savus bērnus šajā skolā. Un parastā dienas skola, jo draudzes locekļi saprata, ka tas ir ļoti labi arī, ka bērniem ir laba izglītība un arī, lai viņi netiktu novērsti no ticības, caur varbūt kādām negācijām, kas pret viņiem tika vērsts vajāšanu dēļ. 1883. gadā tika uzbūvēts šis dievnams, kas atrodas Sakā, netālu no Sakas lejas, pie Sakas apriķa ceļa malā. Tur barons Oto Lilienfelds labvēlībā piešķīra divas pūrvietas zemi, uz kuras varēja uzbūvēt šo lūkšanu namu. Lūkšanu nams tika uzbūvēts no pašiem draudzes locekļiem. Viņi kā zemnieki ar saviem ratiņiem atveda laukakmeņus, mālus un vēl visādas materiālus, kas pierogas bija, un būvēja šo dievnamu. Cik es saprotu, ka tā būvēšana kādu gadu vai kādus pāris gadus norisinājās, lai varētu uzbūvēt. Šī fotogrāfija, kuras dabūju Pāvilostas novadpētniecības muzejā, ir, manuprāt, viena no senākajām fotogrāfijām, kurā ir redzams šis dievnams. Un arī tur ir redzams arī ļaužu ģērbšanās stils un apkārtne, un arī tur ir fonā arī skolas nams redzams, kurš vēlāk tika uzbūvēts kā dievnams. Tātad dievnams tika uzbūvēts 883. gadā, bet dievnams 83. un skolas nams 93. gadā tika pabeigts. Tur ekspozīcijas laikam kaut kāda kļūda, bet man liekas ļoti vērtīgi tieši tas, kad var redzēt šo cilvēku sejas, ģērbšanās veidu un arī nedaudz tādu senatni, kā tas ir bijis. Šeit ir nedaudz jaunāka fotogrāfija.
no 1920. 30. gadiem. Tur var atpazīt kādas sejas, tur redzams arī draudzes mācītāji šeit. Un redzams, ka tie varētu būt kādi svētki, kur ir mūziķi, kas pušamos instrumentus spēlē. Tātad nedaudz par Sakas draudzes skolu. Tātad līdz 1883. gadam šī skola atradās Poļu mājās. Poļu mājā tika izveidota tāda piebūve, pašdarinātas telpas un bez barona atļaujas, un pēc tam barons par to viņus sarāja un pat aizliedz to skolu, ka viņi bija tur pārtaisījuši viņa tās dzimts īpašuma māju. Bet tur ilgu laiku notikās, kādus gadus notikās šīs skolas noturēšana. Un 1893. gadā brāļi aizgāja pie barona un lūdza atļauju būvēt skolas ēku blakus lūkšanu namam. Un barons Lilienfelds atļāva, un viņš bija pat tik labvēlīgs, ka uzdāvināja 10 000 ķieģeļus. Tas pietiekoši, lai varētu kaut ko no tās skolas uzbūvēt. Un tāpēc skolas ēka ir nedaudz atšķirīgā veidolā kā draudzes lūkšanas nams. Lūkšanas nams ir vairāk no akmeņiem veidots un tādām arkām, bet tā skolas ēka ir no ķieģeļiem. Šeit ir vēl viena sena fotogrāfija. Manuprāt, tas ir apmēram 19. gadsimta nobeigums un 20. gadsimta sākums kaut kur. Šeit priekšplānā ir redzams skolas nams, un tur fonā ir lūkšanas nams redzams. Vēl viena fotogrāfija, kurā ir skolas bērni. Tātad skola nebija milzīgi liela, tā bija maza lauka skola, bet pietiekoši daudz bērnu. Manuprāt, tur kādi 30 bērnu varētu būt. Tad atzīmējams fakts, ka 1863. gadā Adams Gertners, kas bija tā laika, sākuma laika mācītājs Sakas baptistu draudzē, viņš iesvētīja laulībā pirmos jaunos cilvēkus Janne Karlsonu un Anne Tīza. Un tur ir viņu, un šis laulība rullis, kas ir arī, kuru ieviesa Adams Gertners, viņš ir atrodams arī arhīvā, radraksta arhīvā, tur var redzēt tos ļaudis, kuri laulājās dievnamā, baptistu draudzes dievnamā, viņš ir saglabājies un nav aizgājis bojā Pirmajā, Otrajā pasaules karā, jo tur arī gāja pāri kara laiki, kurās daudz kas tika zaudēts. Šeit ir redzams dievnam telpas interjērs, kāds tas ir bijis 1920. 30. gados. Daudz kas no tā nav saglabājies vairāk, bet, piemēram, lustra, tāda grezna lustra, tur ir bijusi viducītī, bet Otrā pasaules kara laikā viņi tika demontēti vai iznīcināti vai kā, jo tur Otrā pasaules kara laikā vācu iekarotāji bija viņu pārvērtuši par tanku darbnīcu un tur dzīvoja viņi iekšā un arī bija izdemolēts tā telpas bija. Sakas draudzes sludinātāji un arī diakoni un varbūt arī kādi vienkāršāki brāļi veic arī misijas darbu un draudzē bija vairākās vietās arī sludināšanas vietas. Kā no paša sākuma es jau pieminēju, Labragā bija šī sludināšanas vieta un Labragā dzīvoja arī lielākā daļa no šīs draudzes locekļiem. Un pēc kāda laika viņi saprata, ka tas Sakas dievnams ir ļoti tālu, un viņi sāka arī veidot tādu atsevišķu grupu, lai gan piederēja pie Sakas baptistu draudzes, un 1898. gadā mācītāja Pētera Veidemaņa vadībā tika uzbūvēts Ulmales dievnams, kas atrodās bišķīt uz Ventspils pusi.
Un pēc dažiem gadiem arī Pāvilostā, kur kāds brālis no draudzes vadīja svētdienas skolu, tā svētdienas skola pārveidojās par arī tādu lielu pulciņu un izveidojās tik daudz ļaudis, kad viņi uzbūvēja arī Pāvilostas dievnamu atsevišķi. Un visas šīs vietas, gan Saka, gan Pāvilosta, gan Ulmale, visas trīs draudžu sapulcēšanās vietas, viņas uzskatīja sev par vienu draudzi, par Sakas draudzi. Vēlāk gan viņas izveidojās kā patstāvīgas, neatkarīgas, bet sākotnēji visi brauca svinēt svēto vakarēdienu, vienā no mēneša svētdienām, visi brauca kopā uz Sakas dievnamu, bet pārējie dievkalpojumi norisinājās šajās sapulču vietās. Un tad nedaudz ieskats garīdznieki. Ir šajā draudzē kalpojuši ļoti daudz garīdznieku. Principā par katru no šiem cilvēkiem varētu stāstīt veselu stāstu, un tas būtu ļoti daudz, un arī varbūt mums ļoti daudz kaut kas no tā būtu arī pamācoši. Es gan to neesmu sagatavojis šajā reizē, bet šie cilvēki, kas ir darbojušies kā garīgās dzīves vadītāji tajā laikā, ir pieminēšanas vērti katrs no viņiem. Gribu pieminēt vienu cilvēku, kurš bija Sakas baptistu draudzes. No sākuma viņš bija kā diriģents, kas vadīja kori, izveidoja ļoti spēcīgu muzikālo vienību, kora dziedāšanu tikai uz balsīm vien. Un jau draudzes pirmajos gadu desmitos viņš bija viens no koru vadītājiem. Viņa tēvs bija iesāka šo koru vadīt, bet viņš turpināja to. Viņš bija jaunatnes darba vadītājs. Un īpaši pieminējums ir tas, ka viņu ievēlēja kā uzticamu cilvēku, ievēlēja par Sakas pagasta vecāko vai kāds tas amats dažādos laikos dažādi viņš saucās, bet Sakas pagasta vecākais, un viņš gadu no gada viņam to uzticību atkal mandatēja atkal un atkal. Un tas ir Andrejs Ģēģeris, un viņš arī kādu laiku, kad nebija draudzes mācītājs, tur kāds gads ir arī aizvietojis pat mācītājs, dzīvoja Sakas pagasta Klīņu mājās, un viņu apbalvoja arī ar atzinības krustu ordeņa 5. šķiru par viņa ilgo ieguldījumu tieši sabiedriskajā dzīvē Sakas apkārtnē. Jā, par kori es jau pastāstīju. Tātad tur gan Jorens Ģēģeris, kas bija iesācis šo kori, gan viņa dēls tālāk Andrejs Ģēģeris un tālāk arī viņa brāļa dēls Adams Ģēģeris turpināja šo darbu ar koru. Un vienā tātad ap 19. gadsimta miju šis koris baptistu draudzēs bija viens no arī lielākajiem, ap 100 kori dziedātāji bija un skaitījās kā tāds dziedāšanas paraugs. Un arī pats Andrejs Ģēģeris vadīja kursus citu draudžu vienībām, kā dziedāt, un arī notis pavairot un izdot, par to rūpējās, un dažas fotogrāfijas. 1895. gads, saskaitīja 30 cilvēki, korī, cik var saprast, tas ir viesos kādā vietā, kur nav visi koristi aizbraukuši. Un te 1922. gadā viesojās Priekulē. Un šeit fotogrāfijā redzams ir Sakas apriķu ceļš, kur ceļa malā atrodas šis dievnams tagad. Skolas ēka ir vairākas reizes pārbūvēta padomu laikā. Padomu laikā šī ēka bija atdota kā dzīves vieta 4 ģimenēm, kas strādāja turpat Stembras fermā. Un viņi bija atņemti draudzēji, pēc tam atdot atpakaļ, un tur bija arī kaut kas nojaukts, kaut kas piebūvēts klāt, kaut kas pārveidots. Un šodien apmēram šī vieta izskatās šādi, šogad fotogrāfija. Un
Par cik šī ir tāda konference, kas notiekās reformācijas svētku priekšvakarā, es gribētu kā tādu novēlējumu atstāt. Bet pirms es to izlasīšu kādu citātu, ko ir sacījis 17. gadsimta dāņu jurists un teologs Hugo Grotius. Tāds cilvēks nepratīs pārvaldīt valsti, kurš nespēja vadīt provinci. Arī provinci viņš nespējas pārvaldīt, ja viņš nespējas sakārtot pilsētu. Bet viņš nespējas sakārtot pilsētu, ja viņš nezina, kā noregulēt ciemu. Un arī ciemu viņš nespējas noregulēt, ja viņš nespēja vadīt savu ģimeni. Arī ģimeni šis cilvēks nespējas labi vadīt, ja viņš nezina, kā valdīt pār sevi. Un neviens nespēja valdīt pār sevi, kamēr viņa saprāts nav viņa kungs. Bet viņa grība, patika un tieksmes tā paklausīgi palīgi. Arī saprāts nespējas valdīt, līdz kamēr tas tiek no Dieva pārvaldīts un ir pilnā mērā paklausīgs Dievam. Manuprāt, ļoti viedi vārdi, kurus sacījis cilvēks, kurš dzīvojis ir 300 gadus pirms mums, un manuprāt, tas ir ļoti aktuāli. Tāpēc mans aicinājums un novēlējums ir ļausim Dievu vārdam vispirms reformēt pašiem sevi, savu sirdi un dzīvi, un tad sludināsim sirds un dzīves reformācijas iespējamību Kristu Jēzu arī citiem. Un vēlu Dievu svētību jums visiem, un es priecājos, ka varēju līdzdalīt kaut ko nedaudz no tām lietām, ko bija pats mācījies un saprats. Paldies visiem par uzmanību.